Latvijas jūrniecības noteikumi, jeb tā saucamais jūras kodeks, ietver Starptautisko drošības konvenciju par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras. Vai kuģis un tā komanda ir piemērota tāliem pasažieru un kravu pārvadājumiem, to nosaka vesela pārbaužu sistēma, kas katras rēderējas kuģim jāaiziet reizes 6 mēnešos. Līdzīgi kā automašīnu tehniska apskata, arī kuģi inspekcija izvērtē kuģu mašīnu telpas, virsbūves, glābšanas un ugunsdzēsības iekārtas sakarus un piederumus. Latvijas jūras administrācijas inspektori gadā veic 100 pārbaužu. Ventspils brīvostā strādā 2 inspektori – Andrejs Tirmanis un Gunts Mūrnieks. Jā, 100% šī tā vieta, ko es gribu strādāt, un es ļoti apmierināts ar darbu. Pēc akadēmijas beigšanas pabraucu jūrā. Sapratu, kas ir kuģis, un tomēr nosvēros par labu strādāt krastā, nebūt prom no mājām, no ģimenes ilgu laiku projām. Galā, ja ir, teiksim, laba izglītība un kaut kāda jau nedaudz pieredze, tad jau kaut kādas, zināmas, amats var ieņemt šeit un strādāt un būt saistībā ar to, kas patīk. Kuģi inspektoram kādam viņam ir jābūt? Kādām īpašībām ir jābūt? Viņam jābūt augstasinīgam noteikti inspektoram. Ir jābūt ar savu stingru nostāju. Viņam ir jābūt labam psihologam. Viņam ir jābūt pārliecinātam par sevim, jo tas, ko mēs darām, mums ir jābūt 100% pārliecinātam, ka tas ir tā un ne citādāk. Tad, attiecīgi, mums ir, kā saka, jātur mūsu Latvijas jūras administrācijas labā slava. Kuģu inspektori drīkst jebkurā piemērotā laikā inspicēt jebkuru kuģi, lai pārliecinātos par tā atbilstību drošības konvencijai. Jāsaka, paldies Dievam, bet Ventspilī nāk diezgan labā stāvoklī kuģi, ja salīdzinot kāds ir Melnā jūrā, tais reģions, ja tur ir ārprāts. Ir bijuši pāris gadījumi Ventspilī, kad ienāca viens kuģis, kam mēs konstatēja 30 piezīmes un kurš arī tika aizturēts. Bet pārsvarā, jā, ir diezgan labā stāvoklī un jauni kuģi nāk pie mums. Vai jūs neesat nomocīti ar to, ka mainās dažāda likumdošana, prasības un normatīvi gan Latvijā, gan Eiropā? Protams, ir jāseko līdz visiem jaunumiem, kāda iznāk arī konvencijām, kāds mainās. Tagad pat ar jauno gadu atkal stājās jaunas prasības spēkā, kur jāseko līdzi. Bet, administrācija, galvenais ofis, kas ir Rīgā, tas mūs nodrošina ar visas nepieciešamajām informāciju, ar visiem materiāliem, tā kā nav problēma. Kuģu reģistrs saglabā visu informāciju, un tā veidojas savu veidu pozitīvu vai negatīvu kredītvēsturi. Protams, bez mūsu valsts ostas kontrolas vēl kuģiem ir arī lielo naftas kompāniju pārbaudes, ir karogvalsts pārbaudes, ir visādi vetting inspection, ja, tā kā mūsu tad pienāca pie slēdziena pie tā, ka tas pārbaudes ir pa bieži tiem kuģiem. Un tad, ja kuģis ir labs, kompānija ir laba, tad pieņēma tādu lēmumu, ka no 2009. gada 1. janvāra kuģis pārbaudīs, tā inspekcija var būt līdz 3 gadiem. Ja kuģis ir labs, kompānija ir laba, tad tik bieži viņi netraucēs. Kuģu kompānijām, kuģu rēderējām ir savu veidu reitingi? Jā, protams, katram kuģim kompānijai ir tāds saucamais risks. Jā, ir augsta riska kompānijas, zem riska, standarta riska, un tad pēc tiem riskiem tāpat datubāze rēķina, vai tam kuģim ir pienācis laiks inspekcijai vai nē. Protams, ir atkarīgs arī no kuģa karoga, kāds kuģim ir karogs. Ja, teiksim, Skandināvu karogi viss ir pārsvarā baltajā sarakstā, ja, un tad ir pelēkais saraksts, kas ir tāds vidējais rādītājs, un, protams, ir melnais karogs, ja, melnais saraksts, kurā ir viss pārsvarā, tur ir Melnās jūras, ostas un kas tur vēl. Ja. Stāvoklis ir, jā, tiem veciem kuģiem ir bēdīgs īstenībā. Ja. Cik gadus vecs skaitās vecs kuģis? Jau 20 gadi tas jau skaitās, jau nokalpojis savu mūžu. Tie mazie kuģīši, tie parasti ir, protams, vieglāk uzturām, jo viņi ir mazāk, viņus var vieglāk saremontēt. Viņi prasa mazāks ieguldījumus. Viņi parasti kuģo līdz kādiem 30-35 gadiem, bet, teiksim, arī pasažieru kuģi, kas nav retums pasaulē, ir ļoti, ļoti veci. Mums pašiem šeit bija šogad Sāga Rabi ienācis, tam ar kaut kur bija pie 40 gadiem. Jauna kuģa būve, pasažieru kuģa būve ir ļoti dārga, un tad tos vecos parasti cenšas maksimāli no viņiem visu izmantot, un tāpēc viņi parasti sasniedz diezgan cienījumu vecumu. Tad arī viņus bieži vien pēc eksploatācijas laika nesagriežas metālūžņos, bet viņus izmanto kā peldošās viesnīcas. Ja, jo viņam tomēr ir tas
aprīkojums viss, un tas tomēr ir komforta līmenis. Komforta līmenis tieši tā, un tāpēc viņas arī vēl, kā saka, patur. Un no viņiem vēl mēģina kaut kādu peļņu gūt. Daudzu gadu pieredze ļauj stāstīt dažādus stāstus par laimi ar labām beigām. Lielā vētrā nāca uz Ventspili ar kravu. Dārgā krava bija trūks, tās bija Ar kaut kādām caurulēm viņš nāca, jā, un jūrā bija pietiekoši liela viļņi, un bija augsta ziema, un uz kuģa vecākais mehāniķis bija atstājis sildītāju. Ieslēgt kaīti, un pats aizgāja lejā uz mašīnu telpu. Un sildītājs apkrita. Un tas bija tāds sildītājs, kurš nav atzīts lietot uz kuģiem, jo uz kuģiem ir ļoti strikti jāievēro, teiksim, jūras izpildījums, viņam jābūt stacionāram, viņš nedrīkst būt vienkārši kaut kur nolikts, ja viņš var apkrist, jā. Viņam bija tā atvērtā spirālīte. Atvērtais, jā, tur bija liela temperatūra, un uznākot tas mehāniķis augšā, tur laikam arī nostrādāja tā signalizācija ugunsdzēsības, un tur bija tā, ka viss kaīti bija liesmās jau, un reāli bija tā, kad uz kuģa bija, visi gatavi bija pamest to kuģi, jo tas ugunsgrēks jau bija tā izplatījies, ka viņi jau neredzēja, ka jāk dzēst kaut ko, ka tur jau būs nereāli viņi apdzēst, bet kuģa kapteinis nenobijās. Ar elektriķi. Ar elektriķi divatā, jā. Padomu cilvēku, pārējie bija filipīnieši. Jā, viņu drosme un iepriekšējā pieredze viņiem lika tomēr pieņemt lēmumu mēģināt dzēst, un viņi to ugunsgrēku nodzēs. Un reāli izdega viss kuģis, palika kuģi tiltiņš neskarts. Viss kaītis izdega ar iluminatoriem. Un rezultātā viņi to kuģi nodzēs. Un tas kuģis savā gaitā pat spēja atnākt līdz Ventspilī, pilnībā izdedzis. Tur kaut kāds kaītis bija palikuši neskarts, kur varēja atrasties un dzīvot. Bet tie bija ziemas apstākļi ar lielu salu. Mēs uz tā kuģa aizejot. Mēs kaītē izdeguši ar kaut kā 20 cm ledus. Jā, viss bija pieliets ar ūdeni, protams. Tas skats bija diezgan tāds, viss melns izdedzis. Ja, bet kuģi reāli viņi izglāba, kravu nogādāja Ventspilī. Pēc tam viņš it kā aizgāja uz Zemoni, bet man liekas, ka tas kuģis tagad ir jau vairāk nekuģonīgi. Inspektors var pamatot pieprasīt kuģi kapteinim vai vecākam mehāniķim, lai tiktu iedarbināts vai demonstrētas kuģi iekārtas. Pēc kuģi inspicēšanas inspektors nosūta jūras administrācijai atzinumu. Valsts kontrolas pienākumos ir pārbaudīt ne tikai ārvalstu kuģis, ārvalstu karoga kuģis, bet arī mūsu pašu Latvijas karoga kuģis. Arī zvejas flote. Arī zvejas flote, jā. Tātad Latvijā zvejas kuģi ir apmēram ap 80, jā. Un lielie kuģi zem Latvijas karoga, jā. Lielie kuģi, kas ir reģistrēti zem Latvijas karoga, apmēram 15. Tagad, jā. Vai tiem zvejas kuģiem pieskaistīt arī visi tie, kas ir privātās flotes, teiksim, kas visi. Un tikai 80 kuģi Latvijā? Jā, apmēram. Tas nozīmē, ka viņi tomēr tas cipars sarūk. Ar katru vecos kuģi griež kopā, jā, un... Jūs esat viena no tiem, kas var sekot tai statistikai, jā? Jā. Viņi visi kuģi zem Latvijas karoga, viņi ir Latvijas kuģu reģistrā. Mums ir visi dati pieejami, mums ir datu bāze. Mēs viņus uzraugam. Ir kuģi, kuriem ir kaut kādas klasifikācijas sabiedrības. Un ir kuģi, kur ir pilnībā mūsu uzraudzībā. Ja? Tad mēs viņiem izsniedzam kuģošanas certifikātus, un mēs viņus arī katru gadu pārbaudām. Ir pa 5 gadiem kuģiem kārtēji apskati, tad apskati dokā. Tad mums tās remonta iespējas Latvijā, kur kuģi uzrādās, ir šeit Ventspilī, Liepājā. Mazie kuģi arī ir Kolka, Roja, Mērsaks, protams, Rīgā ir lielās kuģa remonta rūpnīcas. Tur arī mums tik pa laikam sanāk kādu kuģi apsīties, pārbaudīt. Jāsaprot 3 lietas vienmēr, jā, kas ir ļoti svarīgi, ko mēs skatāmies kuģa drošība, jā. Lai būtu uz kuģi, lai viņš būtu drošs kuģošanā, viņš neapdraudētu cits kuģis. Otrais ir cilvēku drošība, lai būtu glābšanas līdzekļi, lai būtu ugunsdzēsības līdzekļi, un trešā lieta ir vides piesārņojums, lai nebūtu. Tās ir 3 galvenās lietas, ko inspektori, kā mēs pārbaudām un skatāmies. Tas ir tāpēc, kas ir mūsu galvenie pamatjautājumi. Lai jūs būtu objektīvi, arī jūs kāds kontrolē?
Protams, ir no Eiropas audita, ja, kas brauc un pārbauda mūsu darbu. Un, tā kā mēs veiksmīgi visus šos auditus esam izgājuši, tad 2005. gadā mēs iestājāmies Parīzes memorandumā, kurā ir 27 dalības valsts. Ja, tas kā Eiropas kopējā data, tās valsts, kas inspektē kuģis. Tad, ja tās kuģis ir pārbaudījis, teiksim, kaut kur Dānijā, tepatās, tad mēs viņu nebaudām, jo tā mēs skaitāmies tai pašajā dalību valsts sastāvā. Ja inspektors konstatē, ka minētās konvencijas vai noteikumi nav ievēroti, viņam jāiesniedz kuģa kapteinim un īpašniekam ziņojums, kurā norādīt konstatētie trūkumi, kā arī pasākumi, kas veicam, lai šos trūkumus novērst. Mums ir tiesības aizturēt kuģi ostā, ja kuģis neatbilst kaut kādām sabiedriskām konvencijām, viņš ir pārkāpis, teiksim, brīvostu likumu, ja viņš ir izlējis degvielu, ja viņš ir kaut ko nodarījis, teiksim, tādu, kas apdraud citus kuģošanas dalībniekus arī, ja? Tad mums ir tiesības aizturēt kuģi līdz apstākļu noskaidrošanai. Nē, viņš jau savas krāvas operācijas var veikt, bet viņš nedrīkst atstāt ostu, kamēr nebūs augstāk minētās piezīmes vai kaut kas tāds novērsts. Viņam to nav iespējams izdarīt? Saskaņot kuģa remonta rūpnīca, tuvākajā ostā viņam tiek atļauts vienreizējs pārgājiens uz attiecīgo ostu, un tad viņš to drīkst darīt, ja tas nav iespējams izdarīt konkrētajā mūsu ostā. Es jums teikšu līdzīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā atļauj uz 1 dienu braukšanas. Jā, tieši tā. Inspektori pamana visu, sākot ar kuģu klāju bojājumiem un beidzot ar sakaru iekārtu un glābšanas ierīču atbilstību. Pārbauda ne tikai mašīnu telpu vai kapteiņa un stūrmaņa dokumentus. Svarīgs ir pat derīguma termiņš glābšanas vests baterijām un raķetēm. Tā var būt liktenīga nolaidība, ja nelaimes brīdī kaut kas nedarbosies. Mēs to skatāmies, tās ir baterijas. Jā, baterijām derīguma termiņš. Šitās arī var pārbaudīt. Var pārbaudīt viņu pagriežot, ieslēdzot, vai viņa deg. Ja, tad baterija ir darba kārtībā. Viņai ir jābūt noteikti ar šito gaismas boiņu bateriju. Jābūt ir svilpītei, ja? Kad var ūdenī, teiksim, pasignalizēt un pasaukt. Ja iekrīt tumšā ūdenī un glābējs neredz, ja? Lai var dot kādam signālu, lai tev var kāds redzēt, ja? Jābūt ir raķetēm, glābšanas raķetēm. Ja kaut kāda avārija notiek, tad mēs uzšaut gaisā, 12 gabalām uz tiltiņu. Un svarīgi ir pārbaudīt, kad ir derīguma termiņš jāskatās vienmēr. Ja? Tikai šīs raķetes vēl ir derīgas līdz 13. gada decembrim. Atkarībā no cilvēku skaita ir kopējais glābšanas vestu skaits. Uz tiltiņu viss vests nekad nebūs. Uz tiltiņu būs kaut kāds tik, cik ir sardze. Ja? Un tad pārējās ir mašīna telpā, ja tur ir cilvēks sardzē uz klāja. Atkarībā no tā, cik uz kuģi cilvēki ir, cik liels kuģis ir glābšanas vestu skaits. Katram kuģim tie ir individuāli. Satiksme, Glenrose sakaru pārbaude. Jā, Glenrose, redzu tev lieliski. Jā, paldies. Galvenais dokuments uz kuģu žurnāls, ja, kurā tiek ierakstīts visa kuģa darbības, pēc kura var jebkurš, teiksim, jebkura kuģa žurnāla lapa ir kapteiņa paraksta, tad viņai ir juridisks spēks. Ja, tas ir ļoti būtisks un svarīgs dokuments, kas ir. To jūs pētat arī, ja tas ir rakstīts angļu valodā uz dažādu valstu kuģiem? Tas tieši tā, uz ārvalstu kuģiem. Parasti kuģu žurnāls rakstīts ir angļu valodā, tā ir kuģa darba valoda, un, lai visiem būtu saprotams starptautiskajā kuģošanā. Teiksim, kāda ir attieksme uzkāpjot uz kuģa, tā labprāt? Jums visu rāda un izrāda, ja jums tomēr ir jābūt stingriem un jāpieprasa daudzas lietas? Pārsvarā jau kapteiņi pretīm nākoši un viss parāda, ko mēs prasām. Ja. Ir bijis pāris gadījumi, kad kapteinis ir ļoti nogurs bijis un te nāk visādi, un ko tu jūs gribat no manis, man nav laiks pagulēt nemaz, kraus operācijas, vai ne, un tā vēl jūs te, ko tā jūs gribat, vai ne. Bet pārsvarā tad jau pēc tam nomierinās un ir ok. Visbiežāk ir kaut kā dokumentāli, teiksim, kaut kādas kuģa pārbaudas lapas nav aizpildīts, kaut kāda ieraksta nav veikta kuģa žurnālā. Tiem pašiem ugunsdzēsības sūkņi citreiz kaut kas neiet vai ne, vai tāds lietas. Bet jā, pārsvarā pa dokumentālā puses, vai ne, ka nav sakārtot. Tie paši uz tiltiņu vai ne, plakāti nav salikt kādu vajag, vai ne, un trauksmes signāli nepareizie atzīme, nav saskaņā ar standartiem. Tehniski kuģi parasti ir labāk kārtībā. Visvairāk tieši tā dokumenti, kaut kas nav pierakstīts, kaut kas ir aizmirsts, kaut kādi pārbaudas lapi nav atzīmēti. Mums te bija vienu gadu bija Ventspils ostā
kaut kādi trīs gadījumi pēc kārtas, ka kuģi tika pārkrauti. Pie naftas muliņiem viņi ņēma kravu, un katram kuģim ir, kā mēs zinām, ir kravas zīmes un kravas marka, ja, pēc kuras tiek noteikts maksimālais kuģa, teiksim, cik kuģis drīkst paņemt kravu un maksimāli kuģi iegrimi. Ja, un to nedrīkst pārsniegt. Mums bija gadījumi, kad kuru dēļ mums nācās tos kuģus aizturēt. Viņi bija spiesti to kraut atpakaļ, jo viņi bija paņēmuši par daudz kravu. Tad viņi bija pārlādēti, ja, un bija ziņojums, un mēs atbraucām pārbaudījām, tad tas apstiprinājās, un tur bija visdrīzāk arī kaut kāda nezināšana, no kapteiņa puses nekompetence, ja, jo tas ir nepieļaujami, jo tas jau kuģis, ja viņš ir pārkrauts, viņš apdraud sevi, viņš jau sāk zaudēt pamazām jūras spēju. Ar katru inspektoru ziņojumu jāiepazīstina ostas kapteinis un kuģis jāiztur. Mums ir ļoti laba ostas valsts kontrolē sadarbība ar ostas ločiem, ar vides pārvaldi. Ja. Tāpat tās mums arī ziņo ārvalstu, teiksim, dienesti. Ja, teiksim, kaut kur mums pa ceļam nāk kuģis no kaut kādas ostas, ja, un ir ar lidmašīnu redzēts, ka kaut kāds viņam naftas pleķis velkās līdzi, vai viņš tur kaut ko ir aizdomas, ka viņš kaut ko ir ne tā izdarījis. Viņš ir, teiksim, pārkāpis kuģošanas režīmu kaut kādās speciālās vietās vai zonās, kur tas ir strikti ierobežots. Ja. Tagad ir jaunā AIS sistēma, pēc kuras viss krasta apsardze seko līdzi un skatās, kā kurš kuģis pa jūru brauc. Un ja viņš tiešām pārkāpt kuģošanas noteikumus starptautiskos, tad mums ir pamats uz tā kuģa braukt iemesls un to kuģi pārbaudīt. Latvijas jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas inspektori visvairāk pārbaužu veids Rīgas, Ventspils un Liepājas ostās, kā arī pārbaudas notiek mazajās Zvejas ostās. Kuģošanā brīvdienu nav. Ja? Tas nozīmē, ka arī pēc jaunā inspekcija režīma, kas mums ir tagad stājies spēkā, 2. gadu, ja mēs viņā esam, tad nav būtiski, vai ir Jāņu rīts vai vecā gada vakars. Ja ir atnācis kuģis ar konkrētu kaut kādu defektu, vai kuģim ir kaut kāda prioritāte inspekcijai, tad mums uz viņu jābrauc, viņš ir jāpārbauda. Salīdzinot, teiksim, kas bija 10 gadus atpakaļ, tad tagad droši var teikt, ka mums pirmkārt pēdējos 2 gadus nav neviena aizturēšana bijusi kuģiem. Ja. Kuģu vidējais vecums, kāds ienāk ostā, arī ir krietni jaunāks. Tātad tie zemā standarta kuģi, kādi šeit kādreiz pa Baltijas jūru, pa Ziemeļjūru kuģoja, tādi mums vairāk nav. Ļoti retiem izņēmumiem, jo pēc jaunās arī, pēc inspekcija režīma, ja kuģis tiek 3 reizes aizturēts Eiropas Savienības ostās, tad viņam vispār Eiropas Savienības ūdeņi ir liekti. Viņam šeit nav ko meklēt. Mums ir tiesības kuģi aizturēt, ja kāds no tām 3, ko es minēju jau, ja kuģa drošība tiek ietekmēta, ja cilvēku drošība tiek apdraudēta un ja vide tiek apdraudēta, kā piesāņums, ja no tām lietām kaut kas uz kuģa nav kārtībā, tad mums kā inspektoriem tiesības kuģi aizturēt līdz brīdim, kamēr tās piezīmes tiek novērsts. Protams, pastiprināti pārbaudīt tiek arī Latvijas karoga kuģi citu valstu ostās. Zvejas kuģi ir tagad jau diezgan labi. Mums ir tie vecie ļoti daudz sagriezti, kas attiecās uz kuģiem, kur kuģo starptautiskajā kuģošanā. Mums ir, diemžēl, tā flota diezgan maziņa, un arī viņu tas vidējais vecums nav neko jauns. Viņi ir diezgan paveci kuģi. Ja. Pēdējos gados situācija pasaules flotēs ir izmainījusies. Samazinoties tirzniecības apjomiem, kuģu īpašnieki izmanto tikai labākos un jaunākos kuģus. Pamazām tiek nomainīta arī padomju laika flote. Ja salīdzina, kad ienāk padomju laikā būvēs kuģis kaut kur, tad tās izpildījums, kāds ir tam kuģim, ir man ir to pašu tiltiņā salīdzina, tad tas ir vecmodīgs un tā, ja salīdzināt citur, kur ir būvēts. Bet, protams, arī tie vecie krievu kuģi, kas ir, viņiem labi, varbūt visas tās sistēmas vairāk nav automatizētas, bet ir manuāls, bet līdz ar to viņas ir drošas un viņas darbojās. Parasti jau komanda ļoti pieredzējusi. Arī tas ir fakts, jā, kad padomju jūrnieki ir vairāk norūdīti nekā Eiropas jūrnieki. Vai uz visiem kuģiem pasaulē attiecās vien tie paši noteikumi? Atkarībā no kuģa vecuma. Ja, teiksim, jaunajiem kuģiem pārsvarā vieni tie paši. Ja, tad, ja kuģis ir vecāks, tad viņiem tur bija tās solas, vecais solas, ko mēs saucam. Ja, mēs nevaram piemērot mūsdienīgus noteikumus vecam kuģim. Ja, viņš vienkārši fiziski pēc konstrukcijas neatbilst tam pat. Kuģu ražošanas līdervalsts pēdējos gados ir Āzija.
Pasaules labākie karogi ir nosacīti, ja, jo viņos ir reģistrēti lielākais pasaules kuģu skaits. Tā ir Panama, Kipra, Malta, Liberija. Viņiem ir vairāki tūkstoši kuģi zem viņa karoga, bet viņiem arī ir aizturēšanas mērams 100 pa gadu. Kaut gan viņi skaitās pasaules labākie karogi. Dažādās valstīs kuģi tiek būvēti pārsvarā, Koreja, Japāna, Ķīna. Ķīna ļoti agresīvi ir ienākusi kuģošanas tirgu. Turcijā būvē Holandē, Vācijā, Norvēģijā, vis kaut kur, bet, protams, lētais Āzijas tirgus ir dominējošais patreiz, jo tur ir tās izmaksas stipri zemākas nekā, teiksim, kuģis tika būvēts Eiropā. Kuģim starp 2. un 3. gadu pēc kārtējas apskates ir jāiet dokā. Viņš šeit tiek uzcelts Ventspilī vai kaut kas lielākajā dokā, un tad viņam tiek vai izjaukt pilnībā dzenē kārtē, ja, tad dzenskrūve tur jābūt ir atstarpējums starp Deidu buksi un tas, protams, tas ietilpst kārtējā kuģa apskatē, un pie dokošanas kuģiem zemūdens daļa tiek pārbaudīta. Krāsojums, stūrs iekārta, dzenēkārta, tas viss ir ļoti būtiski. Varbūt tā, ka no rīta atnāk uz darbu kuģis nav, bet ejot vakarā mājās, tas kuģis ir jau paredzēts priekš pārbaudas. Vai jūs vienmēr divatējat? Nē, atkarībā no tā, kāda inspekcija kuģim jāveic. Ja tur ir kaut kāda nopietna inspekcija, mēs ejam, protams, divatā, mēs vēl pieaicinām no Liepājas un no Rīgas kādu inspektoru klāt. Ja tur tiešām ir nopietnas problēmas, ja tam kuģim ir kaut kāda parastā sākotnējā inspekcija vai tur kaut kāda, teiksim, neliela, tad tur var izdarīt viens cilvēks. Jūs jau zināt uz priekšu kādi kuģi un kādi tiks inspektēti? Apmēram jau zinām. Mūsu paši Latvijas kuģiem mēs zinām, ja, jo mums katru gadu viņas tiek pārbaudīti, vai ne? Tas saraksts apmēram tas saraksts mums ir. Ārzemju kuģiem, jā, tā mums tā databāze ģenerē visas tās inspekcijas. Par kuģošanas drošības inspektoru Latvijas jūras administrācijā var kļūt tikai pēc atbilstošas izglītības iegūšanas un daudzkārtējām kvalifikācijas celšanas apmācībām. Sevis pilnveidošana, jo visu laiku, pirms tam runājām, ir jāmācās, tur tehnoloģijas attīstās, kuģiem jaunas sistēmas tiek dažādas lietas, un mums tāpēc mūsu uz kursiem sūta dažādiem semināriem, to mēs tad kolēģiem no citām valstīm aprunājam, izrunājam, dažādas situācijas izskatām. Tas jau ļoti interesanti. Vispirms, kas var būt par inspektoru, jā? Tad var būt 3 veidi, jā? Tad pirmais, ja ir iegūts kuģu virsnieka inženiera certifikāts, jā, tas var būt kuģis stūrmans vai kuģi mehāniķis. Tad varbūt, ja ir kuģi būs inženieris, jā, specialitāte, vai kāda mehānikas, ne obligāti jūrniecības nozarē beigt, bet mehānikas specialitāte, kāda inženieru izglītība. Viņš varbūt var inspektori vai arī inspektoru skolas, tagad ir kurs, var iziet. Jā, un, protams, jābūt ir darba pieredzēji kaut kādai. Protams, vislabākais inspektors var būt tas, kas kādreiz ir pats braucis jūrā. Lidmašīnās, kuģos, vilcienos un automašīnās vismazākā nolaidība var kļūt pēdējā liktenīgā. Tāpēc kuģa žurnālos dažādu kritēriju pārbaudas var sastapt vairākas reizes gadā. Latvijas pievienošanās Schengenas zonā ir pavērusi plašākas iespējas ceļotājiem, atvieglojot robežu šķērsošanu. Līdz ar muitas slodzes palielināšanos darbā pieņemti jauni speciālisti, un šoreiz stāsts būs par modriem muitniekiem, kam atalgojuma vietā pietiek ar rotaļām. Latvijas muitā šobrīd dienē 37 suņi. Muitas suņu ikdiena ir lidostas, pasažieru, bagāžas un kravas kontrole, arī Ventspils ostā kuģu un konteineru pārbaude. Tāpat kinologi sadarbojas ar valsts policiju. Ziņa par to, ka valsts ieņēmuma dienesta muitas darbiniekiem palīgā nāk suņi, izskanēja pēc tam, ka tika veikts iepirkums, un atbilstošus suņus vajadzēja atrast ārzemēs. Suņi māk atpazīt vismaz 7 narkotiskās vielas. Specializācijas šiem suņiem ir 3. Dažādas, ne visiem suņiem, bet katram ir sava specializācija, ir narkotisko vielu meklēšana, cigaretes un naudu. Naudu nemazāk par 10 000. Viņš skaitīt arī māk. Policijā tieši tāpatās meklē narkotiskās vielas. Vienkārši viņiem nav suņi un tad tik daudz, lai viņi varētu visās vietās nodrošināt šo darbu. Tad tiek pieaicināti muitas suņi, kur to darbu veic arī ar policiju sadarbojoties. Arī Ventspils ostā dienē suņi, kas apmācīti tabaks izstrādājumu un narkotisko vielu meklēšanā, kuru medicīnas izdevumus, barību un inventāru nodrošina no valsts budžeta. Suņi strādā gan ar policiju vajadzības gadījumā, gan brauc uz cietumiem, dažādās jomās, ja ir vajadzība, tad sadarbojās ar citiem dienestiem, kuriem nav pietiekoši suņi. Nesen Ventspils ostā tika aizturēta smaga automašīna ar miljonos skaitāmām kontrabandas cigaretēm, kas bija noslēptas mēbeļu kravā.
Galvenajam aizturēšanas operācijas varonim sunim šis notikums solīja tikai vienu – uzslavu un kādu kārumu. Standarta jautājums ir, ko vienmēr uzdod, vai šie suņi ēd narkotiskās vielas. Tad mums ir tāds pretjautājums, kā jūs domājat, šie suņi ēd cigaretes, vai šie suņi, tie suņi, kur meklē cilvēkus, tie brīvajā laikā uzgrauž kādu cilvēku? Nē. Vai arī ieroču meklēšanas suņi, kāda arī ir pasaulē un arī pie mums Latvijā, bet ne muitas dienestā, tie uzgrauž kaut kādas granātas. Nē, šie suņi visi ir izgājuši speciālus testus, lai viņi visu mūžu gribētu spēlēties, un viņi strādā tikai tāpēc, lai varētu spēlēties. Tas ir tāpat kā bērni iziet testu, lai zinātu, ka viņam ir specializācija vai tur mūzika vai literatūra. Tā šie suņi iziet pa speciālus testus, ka viņš arī sirmā vecumdienās, viņam vienalga būs ļoti svarīga tā bumbiņa. Muitas noteikumi paredz, ka kinologa un suņa vārds ir konfidenciāli, tāpēc interviju šoreiz aizkadrā. Muitā ir dažādi šķirnes suņi, ir vilku suņi, kā mēs sasmējamies, bēļu aitu suņi, ir springer spanieli, ir krustojumi, jo tur nav svarīga šķirne, bet tur ir svarīgi vēlme strādāt. Jā, ko mēs saucam par ziņām, par medību ziņām, un tas viņiem saglabāsies. Protams, tāpatās ir suņiem nogurums, ir viņiem jābūt fiziskai sagatavotiem, lai varētu strādāt ilgstoši. Tas tāpatās kā ar cilvēku, kurš fiziski būs sagatavots, tas vienmēr vēlēsies darboties, tā arī šie suņi. Viņiem ir ļoti svarīgi pastaigas, un nevis pastaigas tā līdz mājas stūrim, un tagad mēs te visi pačurāja pakakā ejam iekšā. Darba sunim un vispār lieliem suņiem pēc vetārsta apgalvojuma dienā vajadzētu noiet, noskriet vismaz 10 kilometrus. Lai arī apmācības ilgst vairākus mēnešus, vajadzīgo smaržu darba suns apgūst apmēram 2 nedēļās. Mēģinājumi nelegālo kravu maskēt ir bezjēdzīgi. Suņa deguns objektu sadala atsevišķās smaržās un izvelk vajadzīgo. Katrs suns tiek apmācīts konkrēta veida preču, narkotisko vielu vai tabakas izstrādājumu meklēšanai. Lai panāktu to, ka suns atpazīst un atrod pēc iespējas plašāku tabakas preču un narkotiku klāstu, apmācībās izmanto dažādu veidu tabaku, kā arī dažādu veidu narkotiskās vielas. Nereti gadās atklāt arī citus pārkāpumus, piemēram, munīciju. Cilvēku meklēšanai muitas darba suņi netiek apmācīti. Pēdas dzena robežsardzes suņi. Meklēšanas process noris līdzīgi spēlē. Apmācības sākumā slēp rotaļlietu, pēc tam kopā ar šo mantiņu tiek paslēpts vai nu narkotikas vai cigaretes. Un suns atkal meklē savu rotaļlietu, kas saistās ar smaržu. Norādot uz slēpni, pasīvi, suns noguļas vai apsēžas pie objekta. Bet suns var tikt mācīts reaģēt arī aktīvi, riet un skrāpē. Iegādājoties suni, galvenais kritērijs viņam jābūt ar izteiktu vēlmi rotaļāties. Ne šķirnei, ne dzimumam nav nozīmes. Lielākā nelaime, ko cilvēku paņem suņus, un viņi nezin, ko viņam tam sunim vispār vajag. Vai cik viņš smuks un kā viņš tur mājās labi izskatīsies un tā. Bet lielākā, ko cilvēki saka, man viņš ir ģimenes loceklis, bet mēs taču ģimenes locekļus neatstājam mājās, neskaitāmas stundas. Mēs par saviem ģimenes locekļiem vienmēr domājam, lai viņiem būtu tieši tikpat interesanti ar mums kopā, lai viņiem pietikt izklaides. Tad šiem suņiem arī par to ir piedomāts, lai viņi, citi saka, lai nelaimīgie sēd būrī. Tā nav. Viņiem ir, es saku, vairāk viņiem tieši domāts par to, lai tieši tas, kas tam sunim ir vajadzīgs. Tā kā suns ar kinologu kopā ir gan darbā, gan mājās, viens bez otra ne kinologs, ne darba suns rezultātu sasniegt nevar. Arī tad, ja suns vairs nevar pildīt darba pienākumus vecuma dēļ, kinologs parasti ņem to savā apgādībā. Varētu domāt, ka suņi, kur iepirkt no ārzemēm, reaģē uz komandām ārzemju valodās, bet instruktori skaidro, ka valoda suņiem nemaz nav tik būtiska. Galvenais ir saprasties ar konkrēto saimnieku, lielu lomu spēlē ķermeņa valoda. Komandas tagad ir tikai latviešu valodā.